Labrīt, labdien, labvakar. Vienalga, kurā laikā jūs to skatāties, kā vienmēr viens un tas pats teksts. Vēl viens video no manas puses. Atkal esmu piebraucis pie darba. Šodien sestdiena, īsi pirms 10. Darbs nav grūts un ilgs, teiksim, vienkāršs, un tā man pašā ziņā atkal ir sarežģīts, jo tur ir kā ir. Jā, tad pastāstīšu uzreiz, kas par darbu. Ir 2 kameras jānomaina. Izmantošu jaunās Hikvision hybrid kameras, respektīvi ar LED gaismām un infrasarkano gaismu. Tad, respektīvi, ja jums nepietiek apgaismojuma un jūs gribat, lai jums bilde ir drusku tīrāka, kvalitatīvāka, jūs varat izmantot infrasarkano, un, protams, bilde būs melnbalta. Ja jums ir pietiekoši apgaismojums ārā, tad jūs varat izmantot LED. Un tāpēc viņš arī ir hibrīds. Kādi iestatumi iekšā, es nezinu. Tas ir pirmo reizi, kad es likšu vispār šīs kameras, vai šo kameru vienalga. Jo viņas ir izgājušas nesen, kaut kādi nescik mēneši atpakaļ, un gribēju īstenībā izmēģināt 2 kameras. Viena būs bullet kamera, jeb, garā, varbūt zinat, un viena būs turētie dom maziņā mini īstenībā. Šīs ir atkal jaunums, un nekad neesmu instalējis, redzēsim, kā būs. Jā, klients esošais, jau ilgu laiku esmu darījis vairākus darbus viņam. Un šis darbs, ko es tagad daru, es jau kādu laiku atpakaļ biju atbraucis pie viņa un skatījos. Tad, long story short, viņš nopirka īpašumu jau ar esošajām kamerām, ar esošajām sistēmām, uzrakstīja man, pajautāja, vai nevaru atbraukt un apskatīties un dot savu, teiksim tā, savu viedokli par stāvokli un kur jānomaina. Es teicu, ok, nav problēma, atbraucu, mix un match, vairākas instalācijas ir bijušas, ik pēc kaut kāda laika, jā, pielikts kaut kas jauns un atstāts kaut kas vecs. Ja man ir kaut kur video vai bildes, es noteikti atradīšu un parādīšu, kādā stāvoklī es atradu šo īpašumu, teiksim tā, šo sistēmu. Un, es viņam uzreiz pārbaudīju visu, iztestēju, iztīrīju kameras, paskatījos, kādā stāvoklī viņas ir. Es viņam uzreiz pateicu, kuras kameras ir jānomaina, jo tur bija kameras no Hikvision analogās, Swan analogās, vēl kaut kādas vēl firmas analogās, vecās, un kaut kādi TV Line. Tas ir ļoti, ļoti vecas kameras, kad vēl nebija megapikseli, tas ir pirms pikseļiem. Tur bija TV līnijas, es nezinu, kā būs latviski, bet, angliski TV Line, jā. Tā kā es viņam pateicu, tur jānomaina, laikam, 5 kameras. Rakstītājs viņam jau bija kaut kādu laiku nomainīts, bet viņš nezināja paroli. Cietais bija ok. Es sakontaktējos ar Hikvision, uztaisīju viņam resetu pilnu sistēmai, atvienoju no veca īpašnieka, vienalga, kas tur bija, nezinu. Pievienoju pie viņa telefona, saslēdzu atpakaļ kameras. Daudzas nestrādāja, tur vajadzēja pagarināt vadus, šur tur salabot vadus, un es viņam, sataisīju smuki, manuprāt. Visu saliku iekšā network rackinā, jā, tas ir tāds skapis, jā, network skapis, teiksim tā, kur viņam viss saslēgts un savienots, un visi tie vadi, kurus nevajag it kā redzēt, viņi ir noglabāti iekšā, tā kā viņam aiziet diezgan tā, skaisti vadi, jā, pēc izskata, jā. Jā, un atstāja, viss strādāja. Protams, viņam teicu, ka vajag power supply nomainīt, tas ir barošanas bloks, jā, kas dot tos 12 voltus tām kamerām. Es viņam arī ieteicu, kuras kameras varētu nākotnē nomainīt, un tā tālāk. Viņš teica, ok. Un viss pazuda. Viss strādāja, nav problēma nekādu. Nesen viņš man uzrakstīja un teica, ka viņam pazuda 4 kameras, vai nevaru atbraukt un paskatīties. Atbraucu, domāju, sākumā varbūt tas barošanas bloks vai vairāki viņam bija. Es neatceros, cik viņam viņi bija, jo tas bija jau pagājis laiks, un man ir kā daudz klienti visādi, tā, kas nevar atcerēties visus pilnībā. Un man likās, ka viens no viņiem ir nodidzis, jo vienmēr mazās sistēmās izmanto 4 kanālu, 4 izēju tos power supply, ja?
kuri dod 5 ampērus un 4 izējas pa 12 voltiem. Es domāju, ka tāds viņam bija vairāki tādi, un viens no viņiem ir pārdedzis vai kaut kas viņam ir noticis, ka tāpēc 4 kameras pazuda, jo tā vienkārši nevar 4 kameras pazust. Atbraucu tā, viņam arī pateicu, viņš saka, ok. Pēc tam attaisīju to skapi, skatos, viņam nav taču vairākie tie barošanas bloki, viņam ir viens bloks un visas kameras pieslēgtas tur. Es tad domāju, jā, es taču viņam ieteicu pagājušu reizi nomainīt. Bet, jā. Jā, tā kā nekas nebija tur problēma, nebija ar to barošanas bloku, jā, viss kārtība, jo pareizi kameras strādāja. Es pamanīju to, ka tas skapis ir pastum tālāk, uzlikt uz loga, nevis vertikāli, nevis horizontāli, bet vertikāli, un pielikts monitors klāt, jo tā es to neatstāju. Un tas nozīmē, ka viņš viņu ir stumdījis, vai kaut kas viņu ir stumdījis un kaut ko tur darījis, grozījis. Nu, un tā kā viņš stumdīja un grozīja, viņš arī izrāvā tos vadus, un tāpēc tā 4 kameras arī pasuta. Man sanāca pievienot 2 kameras, pagarināt vadus, jo vajadz atkal pagarināt vadus, jo, ja viņš grib viņu turēt tur, kur viņš viņu nolika, tad viņam vajag garākus vadus. Tad tur atkal bija jāsaliek kopā. Un 2 kameras nevarēju pievienot. Viņas vienkārši nestrādāja, tur kaut kas tur mirgoja, lēkāja un pazuda, atkal atgriezās. Tā es viņam ieteicu, ka, varbūt jānomaina vēl tās 2 kameras, jo tās bija vecas kameras, Swan kameras atkal. Un vēl es viņam teicu, ka iespējams, ka problēma būs ar vadiem. Tā kā, jā, tas ir jāizdara. Nezinu, uz cik ilgu laiku tas darbs aizies. Man ir iebukotas 3 stundas, bet noteikti būs vairāk, jo tas kameras nomainīt ir viens, bet ja vadi nestrādā, tad jāparvelk tie vadi, jo viņam māja ir liela. Un visādi stūri un vispārējais. Nezinu, kā es to ievilkšu tos vadus, ja būs jāvelk. Bet redzēsim. Bet jānomaina kameras sākumā, un tad redzēsim, kas notiksies tālāk. Tā kā tiekamies pēc mirkļa, es noteikti nofilmēšu kaut kādu daļu no šī darba un parādīšu arī jums. Tā, jūs noteikti redzējāt, kur es kāpu pa trepēm, un kā es kāpu pa trepēm, īstenībā vējš drusku šeit pūšu un bailīgi, bet redzēt, cik augsti tas ir, tā kamera uzlikta. Noņēmu to veco kameru, netīra visu tur pilnībā. Uzliku jauno kameru, es jau parādīju arī laikam video, kā izskatās tā kamera jaunā, bet tur ir problēma ar tiem vadiem, tā kā ar vadiem ir problēma, un tas nozīmē, ka man diena būs ilgāka, un man būs jānovelk jauns vads, vismaz līdz tai kamerai pagaidām, jo es vēl neesmu ticis līdz 2. kamerai, bet 1. kamera ir uzlikta. Es pieslēdzu vecos vadus, pārbaudīju un nestrādā. Tāpēc ir jāvelk jauni vadi, jauns vads. Izmantošu kā 5i vadu, jo tad, ja viņš nākotnē gribēs nomainīt analogās uz IP, viņam būs jau viens vads tur, jo pareizi īstenībā visas ir analogās un visiem ir analogie vadi. Analogām vadam būs tāds, viņš īstenībā izmanto oriģināli Cox, ja zinat antenas tipa vads vai Sky tipa vads, ja, tā kā tās pēc idejas jābūt tā, bet viņam ir veca sistēma, kaut kāds DIY variants, ko viņam ir instalējis kaut kad, un lieta tāda, ka, es apskatīšos ātri, kas man te notiekās telefonā. Un lieta tāda ir, ka tie vadi ir oriģināli, ja kaut kādi uztaisīti kaut kur fakturī, un kaut kas viņus vilka, jo tur jau ir viss pieslēgts, visi jau tie štekerīši, visi jau pielikts oriģināli, un kaut kas ir nogriezis viņus, ievilcis caur kaut kādiem caurumiem, un tad atkal saskuvējis kopā tos vadus un ar limlenti aplīmējis. Tā tikai ievilkti tie jaunie ne, bet tie vecie vadi. Tāpēc, ja gribās visu sistēmu pārtaisīt, tad tur jāievelk īstie Cox vadi, jeb shotgun saucās. Man liekas, RGB 59 kaut kā tā bija, un tad būtu labākā kvalitāte, protams, ir īpaši, jo tas ir ilgs, garš vadu, teiksim tā, ceļš,
Bet, variants ir tāds, ka vislabāk būtu noņemt visu nost un ievilkt kāds 5i vadus visur un atstāt tos. Un tad varēs arī, protams, var izmantot viņus kā jau kā analogai sistēmai vai IP sistēmai. Bet labi, es vilkšu to vadu, nezinu, es nefilmēšu, kā es viņu velku, jo tur būs vienkārši kosmos, es nezinu, kā es to izdarīšu. Bet, kad tikšu galā, es noteikti nofilmēšu kaut ko un parādīšu, cik tālu es tiku galā. Tiekamies. Jā, ņemsim jaunu. Tā kā šitā izskatās jauna kamera. CoolView Hikvision hibrīds. Tāda. Nezinu, tur saule priekšā jums laikam visiem. Noņemsim šito kaut kā opci. Jā, tā ir ar tām kamerām. Tā. Šito uzliksim šeit. Kaut ko nost. Šito nost. Lai saule nespīd. Kaut kā tā. Tad šī būs jauna kamera. Šī tāda viņa izskatās 5 megapikseli Hikvisions. Un mēs viņu liksim tur, kur viņa jāliek. Bet man ir mazliet vats šitai kamerai. Tā kā tā ir problēma. Nekas. Mēģināšu uzlikt, kas ir. Un redzēsim. Paņemt jaunas skrūves. Oriģinālās. Ir drusku bailīgi tur augšā. Vējš arī pūš. Bet, ir kā ir. Šitās nav sliktas īstenībā. Paņemsim, kas jau bija. Labi, iešu un instalēšu šito. Un tad jau kaut ko citu ierakstīsim. Tā, vadu vairāk vai mazāk novilku vienu, bet gribu pievienot otro kameru, tāpēc es izdomāju, ka es parādīšu jums, kā viņa izskatās. Šī tāda maziņa kastīte. Tā izskatās kaste. Un parādīšu, cik maziņa ir pati kamera. Jā, kamera ir ļoti maziņa. Tā, šī tāda. Tā īstenībā viņa jāstāv. Un šī ir visa no metāla īstenībā, kas ir ļoti labi, bet ļoti, ļoti maziņa. Ja salīdzinot ar pārējām kamerām, tad šīs vispār ir riktīgi mini. Bet, tāpēc viņa arī saucās mini. Jā, arī hibrīds. Un arī ir infraredzes sarkanais un arī mikrofoni viņiem īstenībā ir. Tā kā ja tev ir normāls vats, jā, tad tu var arī dabūt skaņu no šīm kamerām. Tā kā jā, iešu likšu šito un skatīšos, laikam vilkšu arī otro vadu uzreiz, lai man nav, čakars. Un tad jau redzēsim, kas notiksies. Beidzot, teiksim tā, šis murgs ir beidzies. Nopietni murgs, riktīgs murgs. Jā, es biju domājis, ka būs jāvelk vads, bet nebiju domājis, ka būs jāvelk 2 vadi. Un cik es atceros, man bija tie, es nezinu, adapterīši, kuri iet uz vadiem. Es zinu, ka man bija atstāti viņi somā tad, kad es atbraucu pie viņa. Bet es nevaru atrast, es meklēju, un man tikai 3. Un 4. man nebija. Vajadzēs improvizēt. Jā, vajadzēja improvizēt. Es nezinu, es vairāk vai mazāk ātri sataisīju viņam, kaut kā ātri, 5 stundas īstenībā aizņēma. Bija iebukojis 3, aizņēma 5 stundas, bet vienalga esmu plusos, tā kā tas viss ir ok. Tur nav problēma, bet man būs laikam jāatgriežas atpakaļ, jo man šis tas nebija un es nezinu, lietus arī sākās, var redzēt kaut kur. Tur trepe, bet, trepes.
Bet, jā, nezinu, ā, pabeidzu, strādā viss, bet viena kamera, tāpēc, ka tās adapteris, kam jāiet iekšā, viens ir īstais, viens ir neīstais. Un tur ir tā problēma, jo viņi nesapās, jo viņiem ir iekšā kaut kāda feature, kas to signālu pārsūta, to analogo signālu, nu jā, viņš īstenībā digitāls, pa tiem vadiem pa kādu 5i, jā, un tad otrā galā viņš saņem, un tad aiziet tālāk, bet cik man nebija tie vienādi, es nezinu, kā izskaidrot, bet man nebija abi gali, tā teiksim. Un vienā galā man vajadzēja improvizēt, es atgriezu no viena cita galu, no viena cita adaptera, kas arī, paredzēts īstenībā vairāk vai mazāk kat 5i, un to es pieslēdzu. Bet, tas ir tā pagaidu variants. Tā kamera strādā, bet cik es sapratu, vispār tā kamera nebija vajadzīga tur, jo viņam jau ir tāpat tur kamera, kas parāda visu drivēju. Es nezinu. Bet, vai tāda, ka man ir jāstaisa tā, kā jāstaisa. Bet, jā, pārējais viss, viņam vēl ir tāds bušs tur apkārt. Jūs redzējāt video, es domāju, ka es tur biju ielicis, kur es kāpu pa kāpnēm augšā un ņēmu nost veco kameru. Un tas zaļais viss apkārt, un viņam pie logiem ir izgriezts, jo agrāk es atceros nebija, viņam bija tur viss aiztaisīts pilnīgi ciet, tur bija tāda čuhņa tur. Bet viņam tagad ir apgriezti tie krūmi, vai kas tur tāds ir, tie, kas tur aug. Un jā, un es nevarēju vadu pilnībā nekur iebāzt, pielikt pie sienas. Es viņu uzkarināju īstenībā uz tām zaļajiem, kas nav pareizi darīt tā. Bet man viņam jāpaprasa, vai viņš plāno ņemt to zaļos nost. Jā. Un tad, ja viņš noņem to zaļos nost, es atbraukšu un uzlikšu viņam to kabeli uz sienas, kā viņam jābūt. Jo savādāk tur nevar. Māja ir 200 gadi veca, un tur neko variantu citu nav, visam jābūt uz sienas, gribi vai negribi. Bet tas, kas tur jau uz sienas ir oriģināli uztaisīts, no kaut kā, tur vienkārši krimināļi nav viss. Riktīgi ir vienkārši, jā, čābīgi tur uztaisīts. Bet es izmantoju tas, kas bija, un vilku kabeļus caur to jau, kas esošais ir, caur tām trubām, kas tur bija uzliktas, un izmantoju to pašus junction boxus, kas viņam jau bija. Gan tā pirmajā kamerā es izlauzu to junction boxu nost, jo tur vispār bija pilnīgi sūds. Un izmantoju citu, kas viņam tur bija uz sienas, jo es viņam neliku cenā īstās bāzītes priekš kamerām, jo, kāda jēga viņam likt tās bāzītes, ja viņam visur tur junction box, ja es tur uzlikšu 2 kamerām, tur pat vietas nav īstenībā. Ja tur viņam ir tie krūmi un trubas, un kas tur tik nav. Tā kā, jā, tā kā viņam tur bija, tā viņam arī atstāju, es nezinu. Kaut gan varēju viņu cenā iekļaut, viņam arī to bāzīti tur, bet atkal vadi neiet caur iekšieni, viņi iet caur ārieni, tā ka tur vispār nē, labi. Tur neko nevar izdarīt īstenībā, kā ir tā ir, lai ir. Es viņā vietā vispār paņemtu, norautu visu nahrin nost, un paņemtu, pasūtītu normālas kameras, un uztaisītu visu pa jaunam. Nevis tā, kā tur uztaisīts. Es saprotu, tu laikam bija taisīt tad, kad tas zaļais visur bija ap sienu, varbūt viņi nevar tur pielīst kaut ko vai kā klāt. Es nezinu, vai varbūt es maldos, jo tie zaļie jau viņi ātri izaug. Labi, tas tā. Darbs ir padarīts vairāk vai mazāk. Tas sazināšos ar viņam, uzrakstīšu viņam un pastāstīšu, ka vienai kamerai jāatbrauc, man jāuzliek tas adapteris, un es mēģināšu viņu iebukot kaut kāds tuvākā laika, lai es varētu pabeigt to visu. Trepes vajag, lai uzkāptu ar augšā. Es mazās varēšu paņemt, lielās man īsti nevajag, jo tur nav augsts. Tā kā jā, paldies, ka noskatījies. Jā, šeit bija drusku neizplānots no manas puses šis darbs. Un tāpēc, ka es nepadomāju par to, ka man būs jāmaina 2 vadi, man vajadzēja paņemt tos adapterīšus, vienkārši nopirkt, un lai viņi man ir gadījumā. Un jā, bet man nebija. Nebija no ko darīt. Atbraukšu, uzlikšu. Un tad varbūt es, kad nākošais braukšu, varbūt arī parādīšu kaut ko, kas tur ir, viss tas bārdeks, kas tur ir. Es jau kaut ko atradīšu no vecajiem ierakstiem, kas man bija, un mēģināšu iekļaut šajā video, un tad jau redzēsim, kaut ko izdomāsim. Tā kā paldies, ka noskatījos, un tiekamies citā. Čau!